Mana pieredze centrālajā Svētā Mārtiņa skolā ir tik dinamiska un saistīta ar tik daudzām nozarēm kā kosmos. Es šeit pabeidzu bakalaura studiju programmu sieviešu apģērba modes dizaina specialitātē un pēc tam maģistrantūrā apguvu materiālu nākotnes programmu. Šajā programmā mēs izzinām materiālu nākotni, tāpēc mēs patiesībā meklējam izgatavošanas vietu un tehnoloģiju krustošanās punktu. Mūsu dizaineri, mūsu studenti ir ļoti ieinteresēti rast šiem materiāliem jaunu pielietojumu. Es esmu dizainere, kam patīk spekulēt, un es biju ļoti ieinteresēta apskatīties nākotnes apavu dizainu un to, kā pilnveidojošās tehnoloģijas varētu ietekmēt veidu, kā mēs skriesim nākotnē. Šo skriešanas apavu pamatā ir doktora Mārtiņa Hanšika darbs par protošūnu tehnoloģiju. Es šeit, Trento, Itālijā, esmu jauns pētnieks, un mans pētījums ir nedaudz atšķirīgs. Tas nedaudz lielākā mērā ir augstākajā zinātnes līmenī, kurā tiek pētīti adaptīvie materiāli. Materiāli, kas ir cieši saistīti ar vidi, tādā veidā, ka mēs varētu mēģināt ražot ko tādu, ko dēvē par dzīvajiem materiāliem. Viens no mērķiem mākslīgās dzīves modeļu izpētei, tādu kā mēs šeit pētām, ir sniegt mums labāku izpratni par dzīvajām sistēmām, jo mums no cilvēkiem, dzīvniekiem, baktērijām un augiem ir tāda pati uzbūve, mums ir tāds pats DNS, mums ir tie paši proteīni, kas veido visus mums tik ierastās dzīves aspektus. Protošūnu zinātne lielākoties pēta dzīvības izcelsmi un cenšas gūt izpratni, izmantojot augšupēju pieeju. Manā gadījumā bija diezgan neparasti, ka man radās interese par šādu tehnoloģiju. Viens unikāls šāda pētījuma aspekts ir tas, ka mēs veidojam šīs mākslīgās ķīmiskās sistēmas, kas ir cieši saistītas ar to vidi. Tas nozīmē, ka mums ir vienkārša ķīmiska sistēma, kam ir saskari ar tiešo vidi. Šeit ir arī daudz studentu, kurus interesē sintētiskās bioloģijas iespējas un sintēzes ceļā izveidoto materiālu izmantošana jaunām dizaina idejām. Šo skriešanas apavu ideja un koncepcija ir tāda, ka skrienot tās pielāgosies skrējējam. Tās būs piemērotākas skrējēju pēdām, kā arī mainīsies un pielāgosies atkarībā no spiediena un laika. Viena no nākotnes idejām par jaunu materiālu, jaunu dzīvo materiālu, ir tāda, ka tam būs struktūra, kas pati atjaunojas, iespējams pati aug un pat pati reproducējas. Šīs idejas ir vērstas uz nākotni, un mēs neko tādu vēl neesam īstenojuši, bet tas ir veids, kā domāt par nākotni un to, kādas tehnoloģijas varētu izmantot. Šo ierosinājumu iespējamiem skriešanas apaviem varētu īstenot visai tālā nākotnē, līdz 2050. gadam. Man bija patiesa interese par to, ko daba mums varētu piedāvāt saistībā ar ilgtspējīgākiem un dinamiskākiem materiāliem. Mēs apvienojam tuvas un tālākas nākotnes pieejas, domājot par jaunu materiālu izmantošanas iespējām. Bet visam, uz ko mēs mudinām, ļoti lielā mērā ir no konteksta atkarīga pieeja. To visu ietekmē pētījumi. Mēs īpaši pētām, kā notiek radušās vajadzības un kā šos jaunos materiālus var izmantot, lai šīs vajadzības apmierinātu. Nav tādas situācijas, kad tehnoloģija tiktu izmantota tāpat vien. Tā palīdz mums dzīvot labāk, efektīgāk un ilgtspējīgāk. Šāda veida pētījumos atklāts ir jautājums par to, ko mēs veidojam un kādam mērķiem tas nākotnē var kalpot. Mēs cenšamies izstrādāt tehnoloģiju, kas būtu organiskāka, plūstošāka un pēc sava veida līdzīgāka tam, kas veido mūsu ķermeņus, uz šūnām balstītas sistēmas. Mēs iztēlojamies harmoniskāku cilvēka un tehnoloģijas mijiedarbību.